Progresijas metodes. Ātrums. Ātrums ir laiks, kurā izpildi vienu atkārtojumu koncentrisko daļu. Koncentriskā daļa ir atkārtojuma daļa, kurā to muskuļi saraujās. Spiešanas vingrinājumos tā ir pretestības spiešana prom no sevis, bet vilkšanas vingrinājumos tā ir pretestības vilkšana pie sevis. Šī progresijas metode izskatās šādi. Ja pagājušajā treniņā tu izdarīji 5 atspēdienus, kur koncentriskā daļa ilga 1 sekundi, tad šajā treniņā tu vari izdarīt 5 atspēdienus, kur koncentriskā daļa ilgs 0,9 sekundes. Par cik pretestība un kopējais treniņa apjoms paliek nemainīgs, bet katrs atkārtojums tiek izpildīts ātrāk, šī progresijas metode ir ideāli piemērota jaudas attīstīšanai. Kāpēc? Jauda ir spēja ļoti ātri pārvērt pretestību, un palielinot ātrumu, kurā tu pārvērt pretestību, tu uzlabo savu ķermeņa spēju ļoti ātri pārvērt pretestību. Ja tavs mērķis ir veikt atspēdienu koncentrisko daļu 0,5 sekundēs, bet tagad tu to vari veikt tikai 1 sekundē, tad ātruma palielināšana būs diezgan pašsaprotams veids, kāds tur nonāks. Jaudu ir ieteicams attīstīt 2 līdz 6 atkārtojumu diapazonā ar 30 līdz 70% no to viena atkārtojuma maksimumu. Ja pretestība, ar kuru tu vari maksimāli izpildīt aptuveni 10 līdz 20 atkārtojumus. Ja pretestība būs lielāka, tad ātrums būs pārāk lēns jaudas attīstīšanai, bet ja pretestība būs mazāka, tad pretestības apjoms vienkārši būs pārāk zems jaudas attīstīšanai. Kāpēc? Jauda sastāv no 2 komponentiem - spēka un ātruma. Bez pietiekami lielas pretestības trenēs ātrumu, kas ir cita fiziskā īpašība. Šī būtu sprintošana, bet ar pārāk lielu pretestību trenēs spēku, kas arī ir cita fiziskā īpašība. Šī būtu pieaugšanās ar 50 kg. Maksimāls jaudas attīstīšanai pretestībai ir jābūt jūtamai, bet ne arī tik lielai, ka atkārtojuma izpildījums kļūst lēns. Taču šeit ir viena nianse. Par cik jauda sastāv no 2 komponentiem, tur palielināt arī otru komponentu - pretestību. Ja pagājušajā treniņā tu pacēli 50 kg 1 sekundē, tad šajā treniņā tu vari pacelt 52,5 kg 1 sekundē, un rezultāts būs praktiski tās pats kāds ar ātruma palielināšanu. Ok, bet kam vispār ir nepieciešama jauda un kāpēc to trenēt? Jauda ir nepieciešama eksplosīviem vingrinājumiem. Pielūkšanās ar vēdru līdz stieniem un atspiedienu ar plauku sasišanu būtu daži no piemēriem. Jo ātrāk tu spēj izpildīt šo vingrinājumu koncentrisko daļu, jo augstāk tu vari sev uzmest. Tāpēc jaudas attīstīšana nepieciešama, ja tavs mērķis ir kļūt eksplozīvākam. Ok, bet cik strauji man vajadzētu palielināt ātrumu vai pretestību jaudas attīstīšanai? Ja tu palielini ātrumu, palielini to par 5 līdz 10% nedēļā. Piemēram, progresē no 1 sekundes 0,95 vai 0,9 sekundēm. Bet, ja tu palielini pretestību, palielini to par 2,5 līdz 5% nedēļā. Piemēram, progresē no 50 kg līdz 51,25 vai 52,5 kg. Šādi var progresēt vairākas nedēļas. Un, kad atkārtojuma ātrums sāk kristies, paņem atslodzes nedēļu un atkārto. Pats galvenais ir trenēties ļoti tālu no atteices, jo tikai tā tiek attīstīta jauda. Tuvojoties atteicei, ātrums sāk kristies un tu jau sāc trenēt spēka izturību. Piegājienu skaitam arī ir jābūt salīdzinoši zemam, jo jauda ir ļoti jūtīga pret nogurumu. Ja tu darīsi pārāk daudz piegājienus, tad uzkrātais nogurums tev traucēs būt pietiekami eksplosīvam, un tu jau sāks trenēt darba kapacitāti. Īsumā sakot, ātruma palielināšana ir piemērota jaudas attīstīšanai. Ja tavs mērķis ir spēks, spēka izturība, muskuļu masa vai tehnika, tad šī progresijas metode to nebūs piemērota, jo kustības ātrums tam nav svarīgs. Ceru, ka tev šis video noderēja, un tiekamies nākamajā video par nākamo progresijas metodi - tempu.